Baltijas un Ziemeļvalstu parlamentu priekšsēdētāji gadskārtējā konferencē pulcējās Rīgā, lai apspriestu reģionam aktuālos sadarbības jautājumus. Parlamenta spīkers šodien pārunāja drošības stiprināšanu reģionā un atbalstu Eiropas Savienības austrumu partnerībai. Tikšanās dienas kārtībā bija tādi jautājumi kā enerģētiskās drošības stiprināšana, kiberdrošība, cīņa ar hibrīdu draudiem, starpstratēģiskās komunikācijas jomā, drošības situācija un reformu progress austrumu partnerības valstīs. Parlamenta spīkeri runāja arī par aktuālajiem Eiropas dienas kārtības jautājumiem un izaicinājumiem. NB8 formāts apvieno 5 Ziemeļvalstis – Dāniju, Islandu, Norvēģiju, Somiju un Zviedriju un 3 Baltijas valstis – Latviju, Lietuvu un Igauniju. NB8 konferences notiek reizi gadā kādā no reģionu valstīm. Šogad valstu sadarbības koordinēšana rotācijas kārtībā veic Latvija un sanāksmi organizē Saeima. Šodien ir ļoti svarīgi reģionam, gan Ziemeļvalstīm, gan Baltijas valstīm būt kopā, jo ir vienmēr vieglāk iestāties par ļoti nozīmīgiem lēmumiem, kas skar drošību, un drošība ir arī viena no sarunu tēmām šodien. Mēs redzam, ka tā nav vairs tikai un vienīgi militārā drošība, bet ir arī hibrīda apdraudējumi un kiberapdraudējumi, kas arī ir divas no sarunu tēmām, kas ir šodien uz galda. Ir ļoti svarīgi, lai parlamentārieši un parlamentu vadītāji izprastu, ko šīs lietas nozīmē katrā no šīm NB8 formāta valstīm, jo Latvijā tam ir vienas izpausmes, Skandināvijā citas. Mēs galu galā nonākam, ka šie apdraudējumi ir ļoti līdzīgi.